iepazīstinām ar savām tradīcijām un savu valsti kā tādu. Ar tradīcijām un mēs iesaistām šeit tradīcijas. Aizējam uz futbola spēlēm un redzam, kur mums trešo valstu pārstāvi klientā spēlē, Japāņi. Info, stendi, norādes. I'm getting money from Europe to Gulbene, so these people can stay here. Tagad pie šīs televīzijas, pamaini valoda. Ir oriģināli, un apakšā iet subtitri. Mums, piemēram, ir apmaiņas skolēns no Vācijas, ir bijuši no Taizemes un tad no Amerikas, un tad viņiem ir valodnodarbības, un viņi strādā viens ar skolotāju valodu mācās latviešu. Jā, mēs to vienalga, mums tas ir paredzēts, mēs taču vēsturi mācam, tradīcijas, mums ir pasākumi. Un ja kāds pie mums, teiksim, ieradīsies, vai viņš būs, ja viņš atbrauks. Dažkārt sabiedrībā nav tik daudz problēmu, kā viņus uzkurbulē politiķi, ka varbūt mainīt politisko kultūru visaugstākajā līmenī. Ja tev ir tiesības kaut ko stāstīt, tad tev ir tas jādara profesionāli. Nevis es kaut kur dzirdēju, var uzzināt naturalizācijas. Es kaut ko dzirdēju, ka ir aģentūra. Kur? Kaut kur, Tad, jābūt kaut kādai informācijai, loģiskai, sakārtotai, kad tev ir viss, kas nepieciešams, lai tu varētu cilvēku pastāstīt, palīdzēt. Tad vajadzētu aktīvāku policiju, aktīvāku un atvērtāku policiju, kad lai nav vēl pieiet un pajautāt, jo principā citās valstīs tas ir pats par sevi saprotams, ka šīs profesijas pārstāvis tev palīdzēs. Nodibināt skolā interešu klubiņus vai interešu izglītības pulciņus, iesaistot viņus līgos, svinībās, uzaicināt pie sevis ciemos un parādot, kā mēs dzīvojam, kā mēs to darām ikdienā. Sazināmies ar viņām valsts valodā, jo vieglākais veids, kā iemācīties valodas, ir runāt viņām, ja mēs runāsim ar šiem trešo valstu cilvēkiem, piemēram, krievu valodā, kā tas bieži notiek, un viņi tas neko nedos. Atbrauc darbu meklēt, kur vietējo mūsu, varbūt bezdarbnieku konkurē ārā, tad, diemžēl, tā tolerance pazūd un mēs nespējam viņu tā saprast, un tas ir pie tā jāstrādā. Nodrošināt taisnīgu konkurenci darba meklējumos, darba tirgū. Piedāvāt bezmaksas apguves kursus, tas būtu vajadzīgi, tas motivētu cilvēkus vairāk iet mācīties. Varbūt, ja liekas tur jāmaksā 50 lati par mācībām, man nav tādas naudiņas, es viņu labāk ieguldu tur, es varu dzīvot tā, kā ir. Ja viņas ir bezmaksas, es varu iet, tas motivē, ka tas ir bezmaksas un tāda brīva iespēja izvēle. Un nodrošināt sociālās garantijas, kas katram no mums ir ļoti svarīgi. Ja mēs iztēlojamies sevi citu vietā, mēs arī gribētu, lai mums būtu iespēja kaut kur vērsties pēc palīdzības. Paldies! Man ļoti patika tā doma, ka tas viss darbs grupā ir vērsts it kā uz nākotni, ka tie bērni, kas tagad mācās skolā, būs tie, kas to visu darīs, jo tie būtībā procesi nākotnē, par kuriem mēs runājam, šie sabiedrības procesi, kas tikai sākas. Un ļoti, ļoti vajadzīgs tas ir tieši skolēniem. Protams, mums visiem, bet skolēniem ir tīpaši.